agrāk jūs vienkārši močījāt no sirds, īpaši tur neiestājoties ne par ko, ne pret ko, tā ir rakstīts jūsu biogrāfijā. Vai tagad jums ir kaut kāda konkrēta problēma jautājumi, uz kuriem jūs koncentrējat savus radošos spēkus? Tas ir jautājums. Nav jau problēma situācija vispār. Es vispār uzskatu, ka... Citiem vārdiem sakot, par ko jūs tagad dziedat? Baigais smags jautājums, tāpēc, ka tā uzprast, teiksim, par ko ir vienādība. Man ir savs stāsts, par ko ir vienādība. Dažiem ir savs. Bet tekstu viņi rakstīja... Lūdzu. Redz, tekstu viņi rakstīja abi divi kopā. Jā. Un pēc tam parasti tas notiek tā, ka tiek uzrakstīt tekstu un atnest uz mēģi parādu. Nu, šeit izlasi. Tu izlasi. Un tā, teiksim, ka grupa par kaut ko vai pret kaut ko dzied, mēs neesam nekad tādu bijuši. Vienmēr ir bijis tekstu autors Verners, ar grupu palīdzību. Visnībā tekstu autors vienmēr ir bijis grupas Freiks, atliek. Nu, es savādāk to tā redzu, ka tā ir tāpatās kā basu spēlē, es nespēlēju nekad citu basu. Citādi es tev nespēlēju, spēlē. Es nedomāju, ka grupā ir vajadzīga kaut kāda baigā tāda vai politiskā vai kaut kāda šausmīga tāda nostāja, kad pateikt, tas tam ir jābūt tā, mums katram kaut kas dzīvē sāp, katram kaut kas dzīvē neapmierina, katram kaut kas dzīvē ir tāds, ka gribētos mainīt. Bet vai to visu var ielikt tekstos un nostādīt par 4 cilvēku, 4 dažādu cilvēku, kaut kādu kopēju tādu nostāju, es baigi šaubos. Tāpēc, ka varbūt man ir cits problēmas un Werneram ir cits problēmas. Un teikt, Werner dzied tagad par manām problēmām, tāpēc, ka tās būs grupas problēmas, tas nav pareizi. Tavs stāsts par vienādību? Es pie rūķi mēs sēdējām, tu varēši kāds radās, teksts radās, mēs skatījāmies tādas BBC mazas tādas filmiņas par kosmosu. Kā šodien kosmosa topā, devā izstāst. Jā, un tas kosmos, tas pats, ko es pirms tam teicu. Pirms 10,000 gadiem un pēc 10,000 gadiem, ka reāli tā feature nemanās, tāpēc katru dienu kā vienādība, un tāpēc ir tas, cik vienam ir jāspēj apstāties, lai motivētu nākamās kustības turpinājumu. Nu, par to īstenībā jāatsis ir kosmos, un tas ir tas pats, ko arī Gustais. Tā katra cilvēka iekšējā pasaulē, katra cilvēks kosmos ir savādāk. Ja viņš izlasa tekstu, viņš pasaka viņam, tas nepatīk, tad tas ir viņa kosmos. Tas nepatīk un nekad nevienam vienmēr nepatīk. Tur nevar neko mainīt. Cits neēd suši un kāds neēd suši. Tev viss sistēma. Atkāpjas arī sastrīdēs mums. Es domāju, ka ne. Nē, es arī domāju, iejaut. Tev viss sistēma. Ejau kosmos, te kosmos. Kā jūs tad skatāties uz to, uz grupas kosmosa fenomenu? Ja tādā laikā, kad mēs iepazināmies un mēs tusējām, tad akapela Latvijā praktiski nebija vispār, ja? Un varbūt kāds tur entuziasts kaut ko. Viņi ir pilnīgi ienesuši. Tu domā, ka tas ir fenomens, varbūt Latvijas fenomens? Viņiem nav konkurence. Latvijā, jā, jo ir pasaulē. Jā, es tagad nevaru runāt pēc pārzināšu, ja? Davai, čau. Sorry. Viņi ir labi, to, ko viņi dara labi. Un tas arī viņus atšķir no pārējiem, kas arī varbūt ir kaut kādas akapelas grupas, kas spēlē mazos bāros alūsnē, piemēram, vai kaut ko tādu, es nezinu. Ja, bet viņi atšķirās to, ka viņi dara profesionāli labi. Tā jau ir tā muzikālā kolektīva labākā iezīme. Ja džeki māk izdarīt to, ko viņi dara, un ja viņi izdara pareizi. Un labi, tā, ka cilvēks to vērtās. Tas ir fenomens. Viņam arī ļoti labs PR. Viņi zina apakšā, viss ir skaidrs. Viss ir pārdomāts, vai ne? Viņi kvalitāti apakšā. Labi vecāki arī. Labi, neko viņiem nezinu. Lai ir labi vecāki, ja labi vecāki ir labās vietās, tad es neizmantot labos vecākus. Nē, protams. To gan viņi notiesa pusē. Kāds ir jūsu vispār skatījums kā grupai, un varbūt arī katram atsevišķi uz to vispār, kas šobrīd notiek Latvijas šovbiznesā, mūzikas tieši jomā? Kā jūs to jūtat, kā jums tas patīk, nepatīk? Jūs par to visu domā, ko jūs par to visu domājat? Kas šobrīd ir situācija kāda Latvijas? Manā uzskatā Latvijas situācija šovbiznesā ir tāda kā vienmēr, tad dīvaini, jo notiek kaut kāda arī tāda šķirošana, jo viņi reāli ieeja, saprot, īstenībā reālākais šovbiznes Latvijā ir draugiem .lv mūzikas sadaļa. Tu redzi reālo šovbiznes, reāli,
kas ir šovbiznes. Kurš nevar iekļūt šovbiznesā? Šovbiznes, kas ir populārs, kas ir baigi, nu tāds arī baigā filozofisks jautājums. Jo kāds ir kurā gadījumā to korģē? Kāds pasaka? Nē, nu es domāju, tu ieslēdz rāžiņu, tu skaties teļuku. Tev patīk kaut ko tu redzi, vai nē? Es redzu laikam vienu to pašu. Es redzu jau 2, 3 gadus, 4 gadus pēc kārtas Laura Eniņa. Bet kurš nosaka tonu skatītājs vai mēdījus par to, kas ir? Mēdīju lielākā daļa, es no tās sfēras visu tā kā izgāju ārā, un tagad esmu apakaļ, un es redzu, ka nekas nav mainījies, jo projām ir, bet tas ir visās jomās tā, kad ir ļoti daudz tādu lielu onkuļu, kas ir situācijas noteicēji, ir šovu biznesa, kā Račs teica, kurā nav biznesa, viņi mēģina taisīt biznesu no tā visa. Biznesa reāli nav. Baigi palīdz televīzija, taču arī viss. Protams. Un mums ir kā audzina, cilvēkos audzina to populārās mūzikas kultūru, nedodot iespēju parādīt to, ka ir kaut kas arī savādāks. Ļoti šausmīgi maza tā daļa tam, ka grupas var parādīties kaut kāda savādāks. Un mēs vienmēr arī esam bijuši starp to, ir kā ne īsti undergrounds un ne īsti tajā populārajā apatījā. Tā sistēma, no kuras tu netiec ārā, tu neko nevar mainīt. To tu Ingris gribētu prasīt sev. Es jau neko es aizmirsu. Tā, nu, redzēju, kur jau var piesīt. Nu, tad teksts, to pašu, tas ir tieši tas pats teksts, kad reāli arī bija tāda sējuma dziesma, ka īstenībā sējuma varētu būt arī pārtulkot tā pašu kā vienādīgi. Sējuma šī te. Vienkārši reāli nekas nemainās. Jo, ja es būtu, piemēram, pat kādā mēdījā kaut kāds priekšnieks, es pats ļoti loģiski saprotu, ka škam man ņem kaut ko, kas nav populārs, es varu paņemt tādu pašu Laura Eniņu un dabūt reitingus un kanālu uz zilāku un cilvēku nākos skatās un balsot. Diezgan loģiski tas ir tas bizness. Mūsu šovbiznesa ļoti maz dod iespēju vispār jaunajiem un ļoti filtrēti laiži vispār kādu iekšā. Un, teiksim, manā uztverē mūsu grupas nostāja, teiksim, kā man ambīcija varbūt ir vienmēr bijusi pierādīt to, ka Latvijā ir cilvēki, kas klausās arī savādāk mūziku, kam interesē, ka mums ir daudz fanu. Un ka mēs esam neatņemami Latvijas šovbiznesa sastāvdaļa. Arī alternatīvā mūzika ir metāls. Un, kad tu redzi grupas Antimonija, Melnā Piekdiena, klubs, Skyforgers, tas viss ir pierādījums tam, ka ir arī alternatīvā kustība Latvijā. Ļoti spēcīgi, nenormāli, ar festivāliem saviem un tādām lietām, kas manuprāt, tiek baigi ignorētas. Kaut kādas saulīgas Viņi tiek ielaisti pagrīdē, jo mums var skatīties uz to pašu MTV, kad, es nezinu, Latvijas mūzikas kanāls no MTV gašās, nav jēgas radīt pa MTV Latviju kaut kāds ārzemju kanāls, ko es viņu redzēju pirms 3 gadiem MTV parasti, jo visi ir skatījušies pēc Latviju, tad es prieks, ka es atkal to pašu. Tu paliec kanālu un šo to pašu Svenu atkal rādu to pašu. Tā arī īstenībā problēma, Latvijas problēma ir tikai 2 miljoni iedzīvotāji. Uzņēmēja darbība, kā šovbiznesa, ka uzņēmēja darbības veids arī nevar iemest, vai savus nevar uzstāt. Tas ir biznes, jau darbu entuziasmu, kaut ko tur baigi liest. Tāpēc tie pašiem klipiem. Un arī, ja ir kaut kādi... Ja ir mums māja, ja ir arī tas, ja kaut kāds, ja jau pie šīs sākošās sistēmas kāds uzliek jau kaut kādu nosacījumu, kādam klipam ir jābūt un kādai kvalitātei ir jābūt, kaut kādai kvalitātei. Mistiskai. Kaut kādai mistiskai, var jau arī mums var jau dabūt ko ar HD kameru un kinoplēnas nofilmēt. Tu nofilmēsi, man ir kaut kāds varbūt cits viedoklis, kādam jābūt klipu režģēju, un es tev parādīšu kaut kādu masveidu cilvēku kalšanu, protams, ka to neparādīšu.